Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm ātrāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara darbības Ukrainā radītajām sekām. Eiropas Savienības līmenī dalībvalstīm atvēlētais finansējums ir 723 miljārdi eiro. Atvesaļošanas fondam Latvijā ir 6 darbības virzieni – klimats un enerģētika, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, ekonomikas, veselības nozares un tiesiskuma stiprināšana. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem, pašvaldībām un citām organizācijām iegūt papildu līdzekļus un veikt dažādus uzlabojumus, lai veidotu mūsu valsti zaļāku un digitālāku. Latvijā 6 darbības virzienos tiks īstenotas 25 reformas un 63 investīcijas, kopumā ieguldot 1,97 miljārdus eiro. Nevienlīdzības mazināšanai Latvijā paredzēta aptuveni 5. daļa no finansējuma, jeb 378,5 miljoni eiro. Šī virziena mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti tiem cilvēkiem, kuru iespējas kādu apstākļu dēļ ir ierobežotas. Latvijā par šiem līdzekļiem personām ar invaliditāti uzlabos piekļuvi publiskām ēkām un mājokļiem, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos darba tirgū. Palielinās mājokļu pieejamību reģionos, tajā skaitā attīstot īres dzīvokļu fondu, uzlabos valsts un reģionālas nozīmes autoceļus un attīstīs industriālās zonas reģionos, radot jaunas darba vietas tieši ārpus galvaspilsētas. Šajā virzienā plānota arī minimālo ienākumu reforma, lai uzlabotu minimālā atalgojuma un pabalstu noteikšanas kārtību. Seko līdzi atvesaļošanas fonda aktualitātēm Latvijā un uzzini jaunāko esfondi.lv un sociālajos tīklos.